Sveicināti RedTube studijā. Ar jums šodien Elvis Burmeisters un Zana Rozīte. Šodien ziņās slēptā kamera, britu zinātnieku atklājums un nesen notikušais turisma kauss. Bet pirms tam mums ir konkurss. Tūlīt sižetā tiks parādīti 3 Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas skolotāju mīļākie joki, un jūs visu raidījumu garumā varēsiet par tiem balsot. Raidījuma beigās pasludināsim uzvarētāju. Šodien mēs esam pie skolotāja fizikas vecvagara. Viņš mums izstāstīs savu dienas joku. Pirms gadiem 3-4 bija Braitons pludmalē, kas ir netālu no vietas, kur ir Lamans šaurums starp Andriju un Franciju. Un tur es arī redzēju, kā neģerieti saujājās. Viņš bija tumši neģerieti? Vidēji tumši. Pilnībā vidēji. Paldies! Sveicināti! Šodien esam pie ķīmijas skolotāja Sandra Veltes, un viņš mums izstāstīs savu dienas joku. Dienas joku, bet par to par ķīmiju vai vispār man bija jāstāst kaut ko. Kā jūs vēlaties? Savu dienas joku. Dienas joks ir tātad savam draugam es to ieteicu, viņš arī izmēģināja, proti vārtot iekšā roku sērskāpes pudelē, burkā, vienalga cik dzīv to roku vārš, pudeles burkas dibēm nevar sasniegt. Tas arī viss. Paldies! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, шутку. Расскажу то, о чем мы говорили с учениками. Недавно у нас была тема одежды. Ему вспоминается, например, такой сюжет. Жена пришла к мужу и рассказывает ему: я видела новую журналу, и там сообщается, что в этом году, в этом сезоне, модна одежда без пуговиц. Муж очень обрадовался и сказал, что он уже 15 лет одевается по моде. Sveiki! Vai jūs varat mums pastāstīt joku? Varu. Sīkulis sēž smilškastē, kaut ko ēd. Atnāk mamma un prasa: ko tu ēdi? Košļāp. Nezinu. Kur tu dabūji, kas tev iedeva? Es nezinu, pats atnāc. Paldies, tā bija Daiga Mežēla. Sveicināti, mēs esam pie Andra Gardoviča, un viņš mums šodien izstāstīs joku. Lūdzu. Tā kā meitenes atnāk man gaidīgi un pieprasīja stāstīt par joku, tad galvenais joks ir tāds, ka joks nav sagatavots, tas ir diezgan jocīgi, un cerēsim, ka šī te joka nesagatavošana neiespaidos negatīvi skolēnu vērtējumu pie latviešu valodas skolotājas ielūkas. Un vai joki piepilda daudz jūsu pieredzi. Tiekamies pēc reklāmas pauzes. Medus kūka. Paskatieties uz šo brīnumu. Vai jūs redzat, kā šie jaunieši izbauda šo dievu dāvanu? Šo brīnumaino našķi jūs varat iegādāties skolas ēdnīcā vai pasūtīt zvanot pa numuru 909 1001. Tagad pievērsīsimies ziņām. Kādu laiku skolas ēdnīcā tika uzņemta slēptā kamera ar mērķi noskaidrot, kas tur īsti notiek. Lūdzu sižetu. Mūsu skolā ir īpaša cenu sistēma karstajam ūdenim, jo ēdnīcā to var dabūt bez maksas, bet kafejnīcā par to pieprasa 2 centīmus. Kāpēc tā? Par to vairāk sižetā centīsies noskaidrot Madara. Ja par mammu. Pie manis ir 2 centīmi. Tāpēc skolā ir bez maksas, pie manis ir par naudu. Tāpēc, ka es mazgāju laukus, mašīnu mazgāju, diemžēl. Jūs nevarat pie viņiem braukt? Mēs nezinām,
tev jāpaskaidro. Tu gribi ņemt bezmaksas ūdens, ir rārīts ūdens tālās. Kas ir bezmaksas? Ar karstās augstumā karstās? Ar elektrību, ar to, ka man jānomaksā jums kaut kāds augstumā. Ar elektrību pārsvarā. Jā. Pārsvarā. Vai tiešām? Konkrēti par elektrības. Kāds paskaidros tev? Britu zinātnieki veikuši pētījumu, kurā atklājuši, ka deguna urbināšana pātrina smadzeņu darbību. Ja ikdienu vismaz 5 minūtes urbināsiet degunu, tiks kairināta gļotāta, kuras rezultātā smadzeņu darbība pātrināsies un palielināsies jūsu atmiņa. Pēc brīža mēs būsim atpakaļ. Vai jums ir apnicis, ka skolas tualets tik ļoti smird, ka jāģības? Tam ir risinājums – Eirvik gaisa atsaidzinātājs, kas nomāc visas nepatīkamās smakas, pieejami dažādi aromāti katra gaumē. Tev ir garlaicīgi, tu esi ļoti vientuļš, tev vajag draugu padomu, tu vēlies kaut ko pavēstīt, mums ir risinājums. Skolas informācijas stends atrodas 2. stāvā pie 203. kabineta un ir pieejams visiem. Nesen tika veikts pētījums par ģimnāzijas toaletēm, vairāk sižetā. Sabiedriskā skola. Ko jūs šeit darat? Vēl viena tolete, kur mēs pārbaudām. Kā mēs šeit redzam, šeit smird. To tu nofilmē. Tā ir ļoti bēdīga situācija.
Daigarī, ko domā par mūsu skolas kvalitāti? Pasaka kaut ko par mūsu skolotājiem. Kāda ir tava attieksme par to? Ir labi. Tev patīk šī smaka? Vispār. Ko jūs domājat par skolas kvalitāti? Atbildi! Nav ko teikt. Atbildi! Vai tur var labi nomaskāt rokas? Nē, es tur neskatu. Kāpēc? Tur viss ir. Mēs nocensurēsim, var runāt. Atbildi! Ko jūs domājat par skolas kvalitāti? Kā lūdzu? Smird vispār, pilnīgi smērd. Paldies! Ko jūs domājat par skolas kvalitāti? Ir labi. Ko jūs domājat par skolas kvalitāti? Tu to izbaudi? Labdien! Šodien mēs skolā vēlējamies uzzināt, par ko skolēni runā brīvajā savā laikā skolās. Lūdzu, mūsu aptaujātais cilvēks. Mēs viņam vēlamies uzdot šo jautājumu. Tā, ko jūs... Mēs veicam aptauju, ko skolēni dara skolās savā brīvajā laikā. Lūdzu, varat pastāstīt, ko jūs darat savā brīvajā laikā, kad atrodaties skolā? Jā. Pēc es ēdu. Jā. Lielāko laiku, brīvā laiku. Jā. Tad es vēl dažreiz bibliotēkā lasu grāmatas vai skatos internetā. Vēl dažreiz dodos uz veikalu Maxima un arī nopērku kaut ko ēdam. Tas laikam nebūtu viss, ko es daru brīvā laikā skolā. Paldies! Tātad, mēs aptaujām vienu skolēnu. Tagad mēs varētu pāriet pie nākamajiem cilvēkiem. Lūdzu, šeit sēž 5 meitenes, kuras aktīvi spēlē kārtas. Tad varētu jums uzdot jautājumu, par ko jūs runājat, kad jūs spēlējat kārtas? Par attiecībām smušiem. Par ko? Lūdzu, runājiet skaļāk, jo jums ļoti grūti dzirdams. Nu, mēs aprunājam, bet mēs apspriežam aktuālākās lietas, kas notiek apkārt. Bet kādas šobrīd ir aktuālākās tēmas skolēnu vidū? Tāds seks, drugs un rock'n'roll. Koncentrējieties, lūdzu. ZPD. Bet ZPD, man liekas, cik es sapratu, jau ir noticis. Nē, mūsu klasē lielākai daļai tikai pavasarī. Jā. Labi, paldies par šodien. Šodien sporta ziņās. Vakar notikušais turismas kauss. Tajā piedalījās visas Rīgas pilsētas Pļaunieku ģimnāzijas klases. Sacensībās tika pārbaudītas klašu salidarība, ātrums, spēks un līdzsvars. Viens no lielākajiem pārbaudījumiem bija līdzsvars. Līderos izvirzījās abas 10. klases un uzvarēja 10. A klase. Tas bija par aktuālo sporta ziņās, bet mums ir zināms arī uzvarētājs konkursā. Uzvarētājs tuliņ sižetā. Un dienas joka uzvarētājs ir Daiga Mežzīle. Šodien laika ziņās. Ārā beidzot sāk beigties mūžīgais saslums un jūtams pavasaris. Paldies par uzmanību. Ar jums bija kopā Eglis Burmeisters un Zana Rozīte.